laika pētījumi man ir bijuši tieši par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kā augstskolā, it īpaši mācot ekonomiku un uzņēmēju darbību, lai šie nākamie vadītāji, uzņēmēji, tautsaimniecības speciālisti būtu informēti par milzīgajām ietekmēm uz vidi, ko rada uzņēmēja darbība tautsaimniecība un mēs ar savu patēriņu, un kādas ir iespējas šīs ietekmes samazināt, un kāds ir arī uzņēmēju ieinteresētība šīs ietekmes samazināt. Patērētāji būs tie, kas pieprasīs no uzņēmējiem daudz atbildīgāku rīcību, un tie, kas centīsies sagrābt tos resursus, ka tie arī cietīs no tā, ka patērētāji viņu produktus vienkārši nepirks. Noteikti būs sekas arvien lielāki nodokļi siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Tātad tas būs arī ekonomiski izdevīgāk, ja mēs mazākas emisijas radīsim, mazāk atkritumu. Rūpējoties par klimatu, mēs rūpējamies arī par savu resursu saglabāšanu, par izmaksu ietaupījumu. Es rakstīju par tām nozarēm tautsaimniecībā, kas atstāja lielāko ietekmi uz klimatu, un kas būtu jāņem vērā šo jomu pārstāvjiem, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Piemēram, ka mums būs nepieciešama daudz izturīgāka infrastruktūra pret dažādiem ekstrēmiem laikapstākļiem, plūdiem, vētrām un ļoti lielam karstumam, ļoti lielam augstumam. Un tā dažādās nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, tās varētu būt jaunas kultūra augu šķirnes, kas atkal ir jāuzmanās, lai mēs neieviešam kādas invazīvas sugas. Mežsaimniecībā tas varētu būt lielā mērā saistīts ar pastiprinātu kaitēkļu savairošanos un skuju koku nomaiņu uz lapu kokiem, un arī tur mežsaimniekiem ir jāpielāgo savas darbības. Tā ir arī veselības aprūpe un sociālā aprūpe, jo klimata pārmaiņas noteikti nāks ar daudz lielāku klimata bēgļu skaitu, kuri mēs būsim spiesti šos bēgļus uzņemt, un mums būs jādomā, kā nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus viņiem, kā viņus integrēt, izglītot un kā pašiem saglabāt savu kultūru un identitāti šajos jaunajos apstākļos.